Labrīt, šeit ir Luis. Ir sestdiena, 16. februāris, un es esmu slima. Man visur tur mētājas kaut kādas saburžītas salvetes. Man nepatīk slimot, bet kuram patīk slimot? I don't know. Ārā reāli šodien man rītīgs pavasaris, ir +5 grādi, sniegs kūst. Un jā, es nezinu, gribētu ko foršojumu padarīt, bet es droši vien neko nedarīšu. Esmu pirmkārt slima, otrkārt man šodien ir darbs, tā kā es vēl braukšu uz darbu, kas būs fun, jo esmu slima. Es slimam nebūšu braukt uz darbu. Man ir bēsīt vienmēr, kad es saslimstu. Man ir tā, ka es pa nakti nevaru pagulēt, jo tā man sāp bija beigt dīvaini. Es pa nakti gulēju, un man šāk decēs iekals pa mūtālam. Es saprotu, kāpēc. Tā kā es guļu, un es nevarēju pāpot caur degunu. Tāpēc sāpoju caur muti. Un man kā muti vaļā nevis līsts iekals. Man tās what the fuck sound, ka es kāds suns esi. Bet jā. Es tagad aizsos uz darbu. Man kaut kā nepatīk, kādā kameras stāv. Bet nekas. Jā, es tagad aizsos uz darbu. Man mati ir ļoti netīri. Jūs nepredzat man galvu īstenībā. Bet nekas, man mati ir ļoti netīri. Es arī viņus negribēju mazgāt, jo es runāju par animatoru, es pārķiepjos un vadu bērnu ballītes. Un šiem matiem, man šodien ir 2 pasākumi. 2. pasākumā esmu pirāts, un man jāvelk cepurē, apsēs. Un īsi mati sasvīst zem tā tērpa, tāpēc man bija kāds nopis nemazgāšu matus. Un es esmu slimu, tāpēc es negribu mazgāt matus. Uztaisīšu copi. Kurš pazaudēja visas savas sprādzītes? Vilciens sarunas. Sveicināti! Pirmajā vilciena sarunu epizodē. Šodien mans īpašais viesis ir Letīcija Līva-Lukjanska. Šodien mēs iesāksim ar tādu vieglu tematiku pirmajai epizodē. Vai eksistē? Pastāv, jāsaka pastāv, nevis eksistē. Pirmajai epizodē mēs iesāksim ar tādu vieglu tematiku. Vai pastāv dzīve pēc nāves? Šodienas īpašais viesis Letīcija Līva-Lukjanska. Tātad, Letīcija, vai tu esi gatava mūsu pirmajai tēmai? Ne tāds uztraukties, bet jā. Vai tu zini, kas ir šodienas pirmā tēma? Nē. Vai pastāv dzīve pēc nāves? Viegls temats tāds, kā man atbildēt, un mans viedoklis šajā jautājumā ir, ka jā. Es ticu, ka pastāv, es ticu, ka mēs tā kā dzīvojam šeit, un tad mēs nomirst. Un ar mūsu ķermeņiem, mūsu ķermeņi paliek šeit, kādu kurais citu saglabā, citu skremē, bet vēseles mūsu nonāk kādā citā. Es nezinu, es ticu tieši paradīzē un nelopī, bet es ticu, ka ir kaut kas augstāks, kas tā kā glabā mūsu vēseles. Un es ticu, ka ir tā sliktā vieta un tā labāk. Paigi nopietni tā domā? Ne, es nedomāju, ka sliktajā vietā nonāk tur, piemēram, ja tu esi, nezinu, pārgulējis ar kādu pirms laulībām? Nē, sliktajā vietā nonāk tāda, kas izvarā mazus bērnus vai citas sievietes. Tāda cilvēka nonāk, kad es sliktajā vietā netieši tā reāli, bet jā, ir noteikti. Es tā domāju, ka, piemēram, kāds, kas dzīvo zaļi un ir kā labs pret citiem, nonāk tādā pašā vietā, kur nonāk kāds, kas ir slepkava. Nē. Bet, jā, tādā. Es ticu, ka ir dzīve. Vai mēs, es nemācīšu pateikt to vārdu tagad, bet reaktori. Vai mēs atdzimstam? Vai mēs atdzimstam citās lietās? Es esmu dzirdējis daudz gadījumus, kur tā kā ļoti ticams gadījumus, kurus varētu tā kā nocietam, bet tā nav tāda mana tā kā lieta, ka mums ļoti ticu. Bet es ticu, ka ir dzīve pēc nāves, un es ticu, varbūt, ka mēs atdzimstam. Ko es tu? Es lai tā dzirdētu. Es ticu tam, ka mēs atzīstam varbūt citos cilvēkus. Ka mūsu vēseles, kad, piemēram, nomirstu es un 5 maziņš bērniņš, un tajā mazajā bērniņa ķermenī būs mana vēsele. Tā kā es ticu, ka mums ir vairāk dzīves, jo, piemēram, man iepriekšējā dzīvē ir bijis kaut kas slikts ar vīriešiem, kas šajā dzīvē man ir
Nē. Lūdzu, palīdziet izskatot, kāpēc man tā nav vīrieši. Kāpēc jauno maz bērnu vecumu? Bija maziņš bēbītis, man mamma iedeva vīrieti, kas raudāja. Mamma iedeva sievietē, kas šķil. Un mamma joprojām ir tā vēl. Ja man ar autobusu aizmugurē apsēž vīrietis, es teicu, ka apsēsties. Es nevaru, man ir vēl. Jā. Labi. Tagad tu? Manu viedokli? Jā. Viņš filmēs pār? Jā. Man turpināt filmēt, vai? Jā. Es raudāju tikko. Nevar maindēt. Es uzskatu, ka, zini kā dīvaini, es vienmēr visu mūžu domāju, ka cilvēki atzīmes, tā kā citās cilvēkos, bet es padomāju, ja viduslaikos planētu apdzīvoja, cik tu tikai, tā kā daži miljoni cilvēki. Es nezinu, daži miljoni, bet, tā kā, zināms fakts, viduslaikos, tā kā, uz planētas dzīvoja daudz mazāk cilvēki. Tagad uz pasaules dzīvo cik miljardi? 7 miljardi. Un tā kā tas skaits arī gaug. Ja cilvēki atzīmes citos cilvēkos, sanāk, varbūt ir tā, ka tikai gaidot dvēseles? Varbūt tā, ka ir, jā, noteikti. Manai kultūroloģijas skolotāji noteikti nebija dvēseles, kā tauta. Bet es domāju, ka tikai labākie cilvēki atzīmest. Tu noteikti, tu zini, kā ir manā galvā ir tā, ka tava dvēsele nonāk tikai augšā pie mākonīšiem. Jā. Un tad tev ir tā kā izvēle, vai tu gribi turpināt atgriezties, vai tu gribi dzīvot tur augšā. Zini kā, un tad ne visi grib varbūt atgriezties atpakaļ. Budismā ir uzskati, ka cilvēks dzīvo vairākas dzīves, līdz viņš nodzīvo to īsto dzīvi, kurā viņš tā kā atrod sevi, līdz viņš sameklē iekšējo mieru, un tad, kad viņš ir sameklējis iekšējo mieru, viņš tā kā vairs neatzīst, tur ir debesīs. Nav debesīs, tur bija kaut kāda random vieta. Tad jā, es nezinu, es ticu, ka cilvēki atzīst, un es ticu, ka tā kā šajā dzīvē tev nāk atpakaļ lietas no iepriekšējās dzīves. Viņš kaut kādam līdzīgu. Un jā. Tad tu tici, ka man ir bail no vīriešiem, tāpēc, ka man iepriekšējā dzīvē. Es ticu, ka vienkārši bērnībā nostījies vēl kādu 11 mājās, un tagad tevi. Es biju bēvīs, tikko piedzimis. Es tev ticu. Man nav bail no 11 mājās. Jā. Paldies par šīs dienas segmentu. Šī bija pirmā sērija Vilcienu sarunās. Čū. Es atbraucu pie Angelinas! Angelīna, pastāsti... Pagaidi, es pagriezīšu ekrāniņu. Es piezūmoju, paga. Pastāsti nedaudz vairāk par savu izskatu. Jūs noteikti zini, kas ir Brats Lele. Un ir tāds Brats challenge, ka tu atrodi Brats Leles bildi un uztais tieši tādu pašu make-up un pēc tam uztais tieši tādu pašu bildi. Tieši to es mēģināju dabūt gatavu. Un ir kādi ļoti līdzīgs, mēs varam parādīt to Leli. Jā, izstāst diezgan līdzīgi. Es saku, izstāst diezgan līdzīgi. Es sākumā, kad stāvēju pie Anglinas durvīm, man bija tāds, what? Jā, šī ir Lele, šī ir Angelīna. Materiāli diezgan labi. Thank you, next. Sveicināti. Es gribēju kaut ko ātri pateikt. Es atvainojos par to, kad man ir mans nakts šakls un slapja mati. Jā. Bet es jums iepriekšējā vlogā stāstīju par laineri. Jūs zināt, jaunu laineri. Es vai pateikt, nepērciet šo laineri, viņš ir briesmīgs. Sorry, man droši vien vairs nesponsorēs nekad šī kosmetikas firma. Lai gan viņi arī mani nav sponsorējuši. Bet Rival The Loop Liquid Eyeliner. Fokusē, lūdzu. Nebūs? Nē. Es teiktu, ka jūs varat saprast. Jo tā kā viņš ir 12 stundas noturīgs un ģipā ūdens izturīgs. Man viņš bija šodien uzvilkts. Es vilcienā, protams, mājās no Rīgas raudāju. No smiekliem. Es ar Latīciju filmēju to vilcienu sarunas. Un mēs tā kā nenormāli smējāmies pašam. Es kā pašam, jo liekas baigi smieklīgi. Un tā kā man notecēja nos laineris vienkārši. Man bija tāds kāds sakars. Viņam jābūt ūdens izturīgam. 12 stundas jāturās, bet tā man nolīja viena asara un vienkārši, nav lainers. Tāpēc slikts laineris. Sveicināti, ir nākamā diena, ir pulkstens 4 kaut kur, man liekas. Šodien cēlos 6 no rīta, un tagad man ir kaut kādas 2 stundas brīvas, līdz es braukšu uz darbu. Un es domāju, tajās brīvajās divās brīvajās stundās
Es gribu samontēt šo video, jo priekš manis atpūta ir gulēt gultā, editot video. Tā ir atpūta priekš manis. Jā, tāpēc domāju... Es ar liepzieru tēju ar medu. Esmu apslimusi. Jā, atpakaļ pie tā, ko es teicu, tāpēc es domāju, ir laiks beigt šo vlogu. 3 lietas, par ko esmu pateicīga. Man pietiks ar vienu īstenībā, man tas likums domāt 3. Bet esmu pateicīga par vilcienu sarunām, jo man pašai liek, šis segments ir nenormāli rēcīgs, tā kā jums ir tāds what the fuck. Bet tā kā tas viss ir domāts kā joks, ir tīpaši tas, ak, Dievs, es mīlu to intro. Es iedvesmojos no Office intro, kur izskanēju šādam kaut mūziku, un ir, es nezinu, viņš nav gluži kā Office intro, bet man tā kā liekas smieklīgs, un man patīk viņš, man liekas, viņš smieklīgs. Ču. Jā, tu mēs vēl cīcīgi domājam katru reizi vienkārši, ka mēs kaut ko braucam vilcienā runāt par kaut ko. Man ir gluži katru reizi, bet es redzu, ka neviens mums nesēž blakus, tad mēs kaut ko varētu runāt, un tas būs vilciens sarunas. Jā, un es vienmēr pateikt arī 3 lietas, par ko esmu pateicīga. Otrā lieta ir tā, ka ārā ir pavasaris, jo ir beidziet sācies pavasaris. Un 3. lieta ir tā, ka... Jūs zināt, kā mums kaimiņu Gailis ciet? Es no laukiem, labi, es no laukiem, esmu no Jelgavas, kas nav lauki. Šādi būs, esmu parecīgi par Jelgavu. Es esmu parecīgi par Jelgavu. Labi, čau! Neaizmirst uzspiest laiku, ja tev patika vilcienu sarunas. Es vajag piebilst, ka tu arī, ja tu gribi kaut kādas tēmas, par ko tu gribi, lai mēs attiecīgi izspriežam, tu vari rakstīt komentāros un ieteikt kaut kādas tēmas, par ko mēs varam runāt vilcienu sarunās. Ok, labi, čau!